dzīvā mūzika vienmēr būs īpaša. Radio Valmiera – akustiskā ceturtdiena. Dodam iespēju gan jauniem, gan jau pieredzējušiem mūziķiem uzstāties mūsu radio studijā raidījumā Akustiskā ceturtdiena. Labvakar, pulksten 8, un ja šī ir ceturtdiena, un šis ir Radio Valmiera, tad labvakar akustiskajā ceturtdienā. Šoreiz labvakar arī RTV ekrānos, iespējams tu šo raidījumu skaties kādā citā vakarā, bet jebkurā gadījumā. Nākamās stundas laikā Radio Viļņos pārsvarā akustiskā mūzika dzīvajā, sarunas par mūziku un labs noskaņojums pagaidām mierīgā ceturtdienas vakarā. Studijā Krišs Kāpostiņš, un šovakar mana viesa ir grupa Reliksīd. Aiziet! Labvakar, grupa Reliksīd. Labvakar. Protams, pirmais jautājums būs, kā jūtamies? Ļoti labi, ļoti karsti, bet ļoti labi.
Pavasaris ir pienācis diezgan strauji visā Latvijā. Jā. Nu, tomēr 27 grādi šodien pa dienu. Es domāju, ka pagaidām nav mazāk, kamēr mūsu pusē nav uzlījis. Iepazīsimies. Edgars, ļoti patīkam. Edgars, tas, kurš spēlē ģitāru un arī vokalizē. Andrejs, tas, kurš spēlē bungas un nevokalizē. Jā, tā viņi dara. Jānis, tas, kurš spēlē basu un backvokalizē. Un Kārlis, tas, kurš spēlē ģitāru un backvokalizē. Un, ja Latvijā akustiskajā ceturtdienā ir smagais metāls akustiski, ko tas nozīmē jums? Smagais metāls akustiski. Manuprāt, ārkārtīgi interesanti, tāpēc, ka mēs vēl šodien pirms izbraukšanas uz šejien sēdējām un ārkārtīgi smējāmies, mēģinājām telpā. Nu, pašiem interesanti. Par to, kā sanāk? Jā, par to, kā sanāk. Vai par to, kā nesanāk? Nē, par to, kā sanāk. Aha. Tas tā kā izaicinājums bišķiņ. Ja, mēs nekad neko tam līdzīgi neesam darījuši. Es esmu pāris pasākumos niekojies viens pats un mēs esam kaut kas mazliet ir darīts. Jā, bet tas bija tā, mēs sagatavojām to programmu burtiski pāris stundu laikā, tā var teikt. Paklausies, mēs sarunājam šo raidījumu apmēram pirms mēneša, pusotra, un tu saki pāris stundu laikā sagatavojam. Nē, tā bija iepriekšējā reize. Okay. Es runāju par iepriekšējā reizi. Okay. Mēs iepriekšējā reizi saku, tā bija. Šoreiz mēs tā kārtīgāk pagatavojāmies. Tas ir grūti sagatavot jūsu programmu akustiski. Ja godīgi, tad nē. Man šķiet, ka nē. Kas tev bundzinieks, tur 8 daļu no savu komplektu paņēmis līdzi tikai? Principā jā, bet es cenšos reducēt visu savu komplektu uz šitā te mazā aparātiņa ar manu veco džemperu virsmu. Es ceru, ka kaut kas arī sanāk. Tie, kur skatās mūsu internetu tiešraidē, mūsu mājaslapā radio.vamr.lv, tad tie var redzēt, kādu džemperu taisa, kādu skaņu taisa džemperis. Starp citu, akustiski spēlējot savu programmu, tas sagādā tikpat daudz prieka kā ikdienā. Kā parasti spēlējot? Bišķi vairāk, vai ne? Mazliet vairāk. Ja tas ir kā izņēmums, tad jā, droši vien, ka katru dienu to negribētos darīt, bet, ja tas kaut kas tāds īpašs, tad, protams. Ja, mēs centāmies, ja mēs darām kaut ko citu, ne to, ko parasti, tad mēs parasti cenšamies darīt tā, lai pirmkārt pašiem ir prieks, un parasti tā arī ir. Jūs sakāt, ka akustiski nemaz tik bieži neuzstājaties, bet vispār, cik es te balsījos internetu plašumos, tad, pilnā skaņā sanāk diezgan daudz uzspēlēt, es sevišķi pēdējā laikā. Tā sanāk, jā. Koncertūri jums šobrīd ir? Jā, pat bijām Krievijā, esam atpakaļ, rīt ir Valmiera, parīt Liepāja. Un pirmdien jau braucam uz Angliju. Uz Angliju? Jā. Tā nebūs pirmā reize jums Anglijā, vai ne? Nē, nebūs gan. Okay. Bet ir pirmā reize Radio Vamr ētrā? Jā, tieši tā. Ir pirmā reize čilināt, tā kā... Tas būs rīt. Tas būs rīt, bet, jā. Ko es domāju, mēs to pirmo reizi Radio Vamr ētrā varētu droši atzīmēt ar vēl vienu dziesmu. Tieši tā, jā. Būs vēl viena dziesma, būs angliski un no nākamā albuma. Grupa Relic Seed. Speculate
Grupa Relixīda Radio Valmiera akustiskajā ceturtdienā, kā raksta mūsu klausītāja Inese, jebšu Dorothea D, kur, manuprāt, ir dzirdējis pilnīgi visus raidījumus akustiskā ceturtdiena. Viņa raksta, Relixīda izklausās ļoti interesanti akustiski un izskatās labi video tiešraidē smukie metālisti. Sveiciens visiem! Sveiciens Inesei, protams. Tā kā tik tiešām šobrīd var ienākt mūsu mājaslapā radiovalmiera.lv un paskatīties, cik smuki metālisti šeit sēž Radio Valmiera ēteru studijā. Man nejaut, es neesmu tajā grupā, tas nekas, ka varbūt aizskatās citiem. Par visu no sākuma. Paldies, Andrijam. Grupa Relixīda. Lasījos jūsu biogrāfiju un saprotu, ka tur ir pāris plankumi jūsu biogrāfijā. Ir. Izjūk viena grupa, sanāk atpakaļ, izveidot citu, tā atkal izjūk, atkal apvienojās. Es atvainojos, čaļi, ko jūs tur ņematies, ja visu laiku jākasās? Nē, tur tas stāsts ir sekojuši, ka no oriģinālā sastāva, kas tika izveidots 2004. gadā, es esmu palicis viens pats. Aha. Toreiz bija tāda grupa State of Feeling That Has No End, kuras dalība, tā grupa tik tiešām, es domāju, ka viņi vairāk nespēlēs. Un tajā grupā... Es minēju, spēlēju hardcore, vai ne? Kaut ko tam līdzīgi. Es godavārds neatceros. Labi spēlējāt, lazēs. Nē. Un šajā te grupā spēlēja mans bērnības draugs, mūzinieks, kurš dzīvoja man kaimiņos, stāv augstāk. Un tas bija periods, kad es biju, es vismaz uzskatīju, ka es esmu iemācījies kaut ko nospēlēt. Tad izdzirdēji citu citāristus. Jā, tas bija vēlāk. Var sakot, kaimiņam es teicu, ka paklau, varbūt kaut kā. Un tā mēs nonācām līdz pirmajam mēģinājumam. Un toreiz bija trīs šie te bijušās grupas dalībnieki un es. Un tu? Un es, jā. Tad grupa izjuka? Grupa izjuka, par izjukšanu grūti to nosaukt, tāpēc, ka mēs bijām atraduši, tas bija 2007. gada beigas, vai 8. gada kaut kas tam līdzīgs, tad mēs bijām atraduši Andreju, tā bija? Jā, tas bija tieši pirms 5 gadiem. Bet tas nozīmē, ka tā grupai aizgāja bundzinieks projām, vai ne? Jūs atradāt, Andrej, bundzinieki nāca un gāja viens pēc otra, tāpat kā arī pēc brītiņa arī pārējie dalībnieki. Pirmie trīs gadi tik tiešām pagāja tādā, zināmā eksperimenta stadijā, ko spēlēt, kā spēlēt, ko gribas nospēlēt un ko var nospēlēt. Tās arī bija divas dažādas lietas, protams. Tas ir tikai dabīgi sevišķi jaunām grupām. Protams, jā. Un, bet tad es iepazinos ar šo te jauko cilvēku. Un tas bija tāds patīkams atsveicinājums pēc tā, kas bija bijis līdz tam. Un tad mēs nospēlējām, 2008. gadā mēs nospēlējām tādu pasākumu Metallica Warm-Up Blast Andrijas salā. Un tas bija Metallikas izsaldīšanās koncerts? Jā, tas bija pirmais gads, kad Metallica brauc uz Latviju. Es biju Metallikas koncertā, svarīgi. Lūk, pēc tam mēs izdomājām, ka nav. Tur arī bija dažādi pārtraukumi pēdējais pa vidu. Viss interesantākais, kas man tajā visā stāstā. Es ticu, ka tas stāsts ir ļoti, ļoti garš un ar ļoti daudz pavērsieniem, dalībniekiem un tā tālāk. Bet viss interesantākais ir tas, ka grupa izjūg. Tad viņi paņem nospēlēja koncertu, kaut kāds 2010. gads kaut kāds. Un es domāju, ierakstīt albumu. Un ierakstīt albumu daudzreiz. un kopš tā laika tas viss tā arī ir aizgājuši kopš 2010. gada, jā? Principā jā, jo tad, kad pats pārējais teica, mēs nospēlējām vienu koncertu, nospēlējām otru koncertu, tad es piezvanīju Andrejam un tur bija pusvārds. Es saku, varbūt, jā, varbūt. Respektīvi piezvanu un saka, neuzdod stulbus jautājumus, kā un kāpēc brauc šurp, jāspēlē koncerts. Kur un kad? Tieši tā. Bet, ja reiz tas sastāvs tik ļoti ir mainījies, tad noteikti ir bijuši kādi konflikti tajā grupām. Tas ir tā radošā procesa dēļ? Droši vien, jā, personiskas attiecības. Mēs to, ko mēs darām, mēs tomēr vērtējam mazliet augstāk nekā savas personīgās un privātās ambīcijas. Katrs to deģīt velk savu pusi, vai ne, un tur beigās? Šobrīd es nedomāju, ka tā ir. Kādreiz tā bija. Kādreiz tā droši vien, ka bija. Cik grūts ir mūzikas radīšanas process tieši metālā? Absolūti. Mums tieši necik. Es par to deķīti varu paturpināt, kad arī šobrīd varbūt mēs katrs deķīti savā virzienā velkam, bet mums katram arī tas cits virziens patīk. Ja mēs visi vilktu deķīti vienā virzienā, tad būtu šausmīgi neinteresanti, jo visu laiku deķīts vienā vietā. Mēs viņu nemēģinām saplēst, mēs viņu mēģinām izstaipīt. Apsekties visi. Bet kāds deķīts vien lielāks paliek. Ja kāds nesaprat, par ko es stāstu.
Ja kāds nesaprot, par ko es stāstu tieši par to mūzikas radīšanu, par to procesu, kad katrs grib radīt kaut ko savu, pavākt to deķīti un jā. Tad, jā, bet grūti mums neklājas. Tas ir labi. Kas ir galvenais labā metāla dziesmā? Droši vien, ka melodija. Kāpēc melodija? Viss, principā, gan ritmiskā, gan melodija. Galvenais. Ja man prasa, es teiktu enerģiju droši vien. Enerģija, jo tādu konkrētu tehnisko elementu, man liekas, nosaukt būtu stulbi. Galvenais kaut kāds vēstījums. Nesakam, nekāds tur tehniskos terminus, vai ne, bet kas ir jāieliek labā metāla dziesmā, lai tā būtu laba metāla dziesma? Dvēsele. Jā, taisnība Andrejs saka, jā. Bet, ja nopietni, tad tas, kas man šķiet, tā tik tiešām ir melodija, jo kāpēc, tu vienmēr... Tāpēc tu spēlē melodiju? Nevienmēr, es spēlēju ritmu. Okay. Nē, tu dzirdi melodiju. Jā. Bet to tik tiešām vienmēr ir visvieglāk atcerēties. Ir arī kaut kāds ritmisks lietas, droši vien, kas paliek atmiņā. Tur Andrejs ir speciālists, viņš vienmēr atnes jebkādu veidu atnes ritmu metālā, jā. Tātad galvenais ir dvēsele, enerģija, melodija, un es domāju, ka mēs to visu droši varam tagad demonstrēt Radio Valmiera etrā. Ja kādam ir kas vaicājams grupai Reliksīt, droši rakstam Radio Valmiera profilam Twitterī un draugiem.lv sadaļā runā, uzdodam jautājumu, un tad jau, droši var iesaistīties raidījumā arī mūsu klausītāji. Grupa Reliksīt. Nākamā dziesma būs mazliet lēnāka ar nosaukumu Saruna. Radīts daudz sološs spēks.
Grupa Reliksīda. Grupa Reliksīda, kura šobrīd, atrodoties koncertu tūras ietvaros, ir atraduši laiku arī pie mums, lai atbrauktu un paviesotos Radio Valmiera akustiskajā ceturtdienā. Turpinot par koncertu tūru, raidījuma sākumā tu minēji, ka jūs tās ietvaros bijāt arī pāris Krievijas pilsētās, jā? Jā. Kāda ir metāla mūzikas skatuve tur? Ļoti interesanti. Kādā ziņā? Es ticu, ka Krievija pati par sevi ir ļoti, ļoti interesanta, bet kādā ziņā tieši runājot par metāla mūziku? Par metāla mūziku, manuprāt, arī mūsuprāt, tie cilvēki ir ārkārtīgi sirsnīgi. Kautrīgi un sirsnīgi vienlaicīgi. Kautrīgi un sirsnīgi. Jā, tas droši vien ir atkarīgs arī no pāris faktoriem, no izdartā tilpuma. Jā, tas ir vienmēr. Tas arī popmūzikā ir atkarīgs. Jā, bet tur tas bija novērojams, droši vien, ka tā diezgan uzskatām. Mēs bijām divās pilsētās, Pēterburgā un Viļiki Luki. Savukārt, pirmā šī Pēterburga, tur visiem viss patīk, bet tiklīdz koncerts beidzās, viņi pagriežas ap savu asi un iet dzert tālāk. Jūs savu darbu izdarījāt, vai ne? Paldies, mēs jūs paklausījāmies, mēs arī savu izdarījām, mēs ejam, baudīt dzērienus tālāk. Piebeigt vakaru. Bet savukārt Viļiki Luki, tur mūs īsti nelaid mājās, jā. Reiz kā jūs nosvētāt koncertu, un viņi saka, nevis mēs apgriežamies, bet jūs griežaties ar mums kopā, jā? Ja mēs griežamies ar jums, mums ir jāiet tur, mums ir jādara tas, un mums ir jāspēlē vēl. Beidzās to, ka bija pat tā, ka tas ir arī nāca tante uz skatuves un teica, paklau, ribēt. Man tā kā te jāsaslauka ir, jā. Pēdējās dziesmas zālē iedegās gaisma. Bet tas jau netraucēja nospēlēt pēdējo dziesmu. Mums bija pieredze Amerikā, ka mūs vienkārši, principā, gandrīz burtiski nonest no skatuves. Bez neviena laika jautājuma, bez neviena laika argumenta, vienkārši veči tagad jābeidz maršs nos tur. Savukārt šeit mēs atļāvāmies nospēlēt līdz galam, tāpēc, ka tur pilnīgi nevienu neinteresē. Gaisma, ne gaisma, vai kas ir jābeidz vai nav jābeidz. Galvenais, lai skan vietējais labs metāls. Kāds vietējās grupas tur? Tad jūs nespēlējat vienu pašu? Nē, vienu pašu nespēlējām. Bija arī iesildītāji, vai arī jūs bijat iesildītāji? Es nezinu, kā jūs bijāt sarunājuši. Es nedomāju, ka mums bija kādi iesildītāji. Es domāju, ka tas Viļiki Luki, tur bija 7 grupas kopā. Tāds mini-festivāls. Tāds mini-festivāliņš, jā. Un Pēterburgā bija 4 kopā. Un bija ir tāda grupa no Pēterburgas Stalwart, kas spēlē death metal, man liekas. Tādu diezgan melnu metālu. Modernu. Lūk, un viņi spēlēja gan Pēterburgā, gan tajos Viļiki Luki. Kopā ar jums, jā. Kopā ar mums. Kāds viņas ir? Viņi labi spēlē, tehniskāk? Spēlē labi, jā. Spēlē ļoti labi, jo mēs patiesībā paši savā starpā pēc tam apspriedām, ka tas, kas ir redzēts Eiropā, tas grupu līmenis ir, krietni, varbūt ne, bet zem vidējā. Savukārt Krievijā ir Viņi šķiet centīgāki. Acīm redzot, jā. Un grupām Krievijā ir ko darīt. Tas metāla mūzikas tirgus arī pietiekami pateicīgs. Sūdzējās viņi. Sūdzējās gan, jā. Bet es domāju, tas ir tāpat kā šeit, tāpat kā jebkur citur. To salīdzina vienkārši valsts izmērs. Par valsts izmēru, protams, to nevar salīdzināt. Bet, ja mēs runājam konkrēti par alternatīvo, par smago mūziku, grūti viņiem tur klājoties. Jā. Jā. Ok, tas nav ne Krievijā. Kas notiek štatos? Jo arī tur jūs esat spēlējuši. Jā, tur mēs arī esam spēlējuši. Jā, tur grupu līmenis, jāteic, ir krietni augstāks. Arī nekā Krievijā. Jā. Bet gadās jau arī undergroundā tur tāda, protams, jā, bet iesācēji visur ir iesācēji. Mums ir paziņas, ir tāda grupa Tagad paziņas klausās. Sirion. Jā, Sirion. Gan arī viņi apvainojās. Gan arī paspēja apvainoties. Jā, viņi tiešām spēlē ārkārtīgi kvalitatīvi, ļoti labi un prieks klausīties. Mēs ar viņiem esam spēlējuši vienu koncertu kopā arī. Un uz skatuves, es domāju, tā liekas, ka amerikāņiem tas šova, jebkurā industrijā ir ļoti atstrādāti, tā kā pulkstenis. Tieši tas arī bija tas iemesls, kāpēc mēs no skatuves tikām nodzīti. Jo, principā, notika tā, ka mēs dziesmu, mums bija atvēlēta pēdējā dziesma, un viņi izrādījās drusku pa garu, aptuveni pusotru minūti. Un dziesmas vidū nāca vīri. Principā uznāca uz skatuves viens liels apsargs. Es neteikšu, kādā krāsā. Es neredzēju, kā viņš uznāca, es acitos ar galvu. Tieši tāpēc. Sēž aiz bungā.
Man netika. Nu, Andrejs bija. Es paskatījos uz Andreju, viņš it kā turpināja spēlēt, bet saprotu, ka kaut kas īsti nav. Nu, jāiet prom, Kārlis ir nonests, Jānis arī ir nonests. Diezgan kulturāli. Pēc tam viņš atvainojās, viņš teica, puiši, es darīju savu darbu, un jums bija jābeidz, ka bija jābeidz, un pašvainīgi. Nu, jāsaka, gan, ka tas bija arī Losandželos viens no lielākajiem tiem klubiem, bet patiesībā no vienas puses varbūt tas liekas jocīgi, bet no otras puses tas ir pilnīgi normāli, jo tās grupas, kas uz turieni brauc, viņi ar to rēķinās. Viņi iebrauc tikos, izbrauc tikos. Savukārt Latvijā, tad, kad es eju uz koncertiem, es rēķinos, ka būs 20 minūtes vēlāk. Labākajā gadījumā. Labākajā gadījumā. Jā. Starp citu, kur labāk? Kādā ziņā, kur labāk? Spēlēt. Kur labāk spēlēt? Jā. Tas ir tāds. Varbūt mājās. Īstenībā mājās. Vismaz. Nē, bet pasaka godīgi. Nē, es pilnīgi godīgi mājās vienmēr ir patīkami. Kāpēc? Tāpēc, ka mājas. Esat bijuši Veliki Luki, esat bijuši Losandželosā, bet labāk te patās. Jā. Ir citādi. Es neteiktu, ka ir labāk vai sliktāk. Manuprāt, ir citādi. Tāpēc, ka publika visur ir dažāda. Ja, Krievijā, piemēram, Vācijā vispār tie cilvēki ir ārkārtīgi interesanti. Viņi tāds iespējas, ka viņi nesaprot vispār nevienu vārdu, kur viņam runā angliski no skatuves. Tāpēc, ka tiklīdz tu sāc spēlēt, zāle vienkārši uzsprāgs. Tiklīdz beidz spēlēt, viss notiek. Tas man atgādina šo te Bauskas country festivālu. Nopietni, tu vari runāt, cik tu gribi. Tu vari spēlēt kādus soliņus tu gribi. Tur galvenais vārdi, kā saka, dzirdēt, visi laids gaisā, viss kārtībā. Nu jā, tā kā. Bet mājās ir, protams, kā pat. Mājās ir vislabāk, jā, un ja reiz mēs esam mājās, es domāju, ka mēs arī varētu paklausīties kādu grupu no mājām. Iesim nelielā pauzītē, un kamēr esam pauzītē, tā grupa no mājām būs grupa Indigo, kas arī, jau kādu laiciņu atpakaļ paviesojās šeit, uztaisīja tādu pamatīgu bardaku, bet mūzika viņi spēlē labi. Indigo, Part of Me. With no makeup in a masquerade, and all the great tones reach out for colors to please the taste. Is this permanent or is it just a phase? No matter where you've been, you can always see a part of me. No matter what you've seen, it's your choice to take or give. No matter what you've seen, you can only feel a part of me. No matter where you've been, it's your choice.
Radio Valmiera laika ziņas sadarbībā ar mogo.lv. Rīta pusē debesis pārsvarā klās mākoņi, un, lai arī skaidrosies, dienas laikā visā Latvijas teritorijā gaidāms lietus. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš, brāzmās līdz 12 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra Rīgā pagāsies līdz +19 grādiem, arī Valmierā, Straupē, Limbažos un Valkā +19, Alūksnē un Jēkabpilī +21 grāds, Tukumā +19, mazliet vēsāks Liepājā un Vēnspilī. Tur gaisa temperatūra nepārsniegs +12, +14 grādu robežu. Tās bija Radio Valmiera laika ziņas sadarbībā ar mogo.lv. Tev ir auto, tev ir nauda. Aizņemies naudu vienas dienas laikā un izmanto to pēc saviem ieskatiem. Tavs auto būs garantija, un tu varēsi turpināt ar to braukt. Mogo.lv. Stokers starterī ir sākusies pavasara sezonas preču izpārdošana. Putekļu sūcējs Kerher tikai 46 lati. Pļaujmašīnām atlaide līdz 35%. Iestartē sezonu Stoker veikalos visā Latvijā un internetā stoker.lv. Ko dari? Meklēju sev jauno datoru, bet nevaru izvēlēties. Veikalā save.lv ir superakcija. Pasaki paroli Radio Valmiera un saņem 5% atlaidi jebkuram datoram. Tiešām? Jā, ieej www.save.lv vai 2013.lv un iegādājies jaunu datoru par lielisku cenu. Tiešām, Save.lv ir liela izvēle par izdevīgām cenām. Līzinga iespējas caur internetu un bezmaksas piegāde visā Latvijā. Negaidi, ienāc arī Mūkusalas ielā 25, veikalā save.lv. Tavs dators gaida tevi. Domājat, no kā būvēt māju? Piedāvājam šī gada jaunumu jaunās paudzes gāzbetona blokus. Ideāla geometrija, augsti izturības un labākie siltumtaupīšanas radītāji, kā arī montāžas rokturi un tas viss gāzbetona bloki. Akcija. Pasūtot pilnu mašīnu, jūs saņemat bezmaksas piegādi un līmi. Bloku cena sākot no 35 latiem plus PVN par kubu. Pasūtiet pie dīleriem vai pa telefonu 22337737 rilkom.com. Kā ozols, kas savām saknēm cieši turas Latvijas zemē, tā mēs, Baltic Forest, esam uzticams un stabils partneris mežu īpašniekiem. Baltic Forest iepērk kurināmo šķeldu, kas ražota no cirsmu atliekām, krūmiem vai malkas. Privāto mežu īpašniekiem piedāvā šķeldot un attīrīt aizaugušas pļavas un grāvjus. Informācijai balticforest.lv. Reklāma Radio Valmiera 64 222 213. Radio Valmiera akustiskā ceturtdiena. Un pēc nelielas pauzītes esam atpakaļ dzīvajā, esam atpakaļ gaisā kopā ar grupu Reliksīda no kurienes jūs esat? No Rīgas. Viens ir no Jūrmālas. Andrēs ir Jūrmālīgs, Jānis Liepājnieks, mēs ar Kārli esam... Nē, Kārlis ir no Mārupas. Mārupists. Mārupnieks. Pareizi ir Mārupietis. Bet tas Latvijā ir normāli, ka grupas, teiksim, ir atbrauc grupa, vai ne, mums prasa, no kurienes jūs esat, un katrs no savas Latvijas pusēs, katrs no savu reģionu pilnībā, bet Rīgā satikušies, visi spēlē, un beigās ir grupa no Rīgas, grupa Reliksīda. Mums klausīties Ernests Twitterī vaicā, vai ar Reliksīdiem būs pieejams YouTube video atkārtojums. Ļoti interesē intervija, bet pusi, diemžēl, Ernests ir nokavējis. Ernests viss kārtībā YouTube'ā būs. Neteikšu, ka varbūt uzreiz šovakar vai šonakt, bet tuvāko pāris dienu laikā, kamēr viņš tur ielādēsies un atradīsies pēc īstiem atslēgas vārdiem, tad viņš tur būs. Bet, atgriežamies pie grupas Reliksīda. Vēl paturpinot par šī brīža koncertūru. Pāris koncerti tomēr arī jums nenotika. Kas bija plānots un kas tomēr nenotika tā, kā gribējās? Nenotika viens koncerts Polijā. Viens tikai? Jā, Bielistokā. Okay. Un organizatori atrakstīja ar milzīgu atvainošanās vēstuli, ka piedodiet, šogad mums pasākums iet secen, nav pārdots pietiekami daudz biļešu un nākas kancelēt to visu. Bet tas bija domāts kā, festivāla koncerts? Jā, tas bija festivāls. Tur bija... Tik agri jau? Jā. Polijā? Jā. Tik agri? Bet telpās. Telpās, jā. Tas daudz ko izskaidro. Tas daudz ko izskaidro, jā. Tur bija tiešām ļoti daudz grupu salīdzinoši, 20, 30 vismaz. Tas bija vairāk dienu festivāls, kad domāts? 3 dienas, jā. 3 dienas? Tas bija 3., 4., 5. maijā, attiecīgi, mēs bijām domājuši, ka
gandrīz pa ceļam uz mājām mēs iebraucam arī Bielistokā. Bet, jā. Beigās tam man atcēlās, jā, es vienkārši arī domāju, kā tas būtu 3 dienas festivāls, droši vien telts jāceļā. Ja tas notiek kaut kur angārā, vai jocīgi būtu telts celt angārā. Nav nejausmas. Polijā mēs arī nekad neesam spēlējuši, nekad neesam bijuši, līdz ar to nav priekšstats. Bet Polijā taču ir tāds undergrounds. Tā ir festivāla notiekās. Jā. Nākamais mērķis, jā. Ir ko darīt vēl. Būs. Mēs, labi, šis festivāls nenotika, bet rīkotāji, tāpat viņi atcerās, ka mēs bijām pieteikti, un es domāju, ka tas ir tikai laika jautājums, kad būs papildus pasākumi. Tieši tā, gan, ka viņi noteikti jūs atcerēsies, kad mēģinās vēlreiz uzrīkot šādu pasākumu, ja mēģinās, cerams, ka mēģinās, bet jūs turpinās. Kad jūs tuvākajā laikā varēsim redzēt uz skatuves? Anglijā 15. maijā. Vispār jau rīt. Vispār jau 10. maijs ir pirmais, ja? Tātad Valmierā muzikālajā barā Čilīnu spēlēsiet. 5 dienas vēlāk jūs braucat? Pēc tam ir Liepāja. Nākamajā sestdien ir Liepāja, Fontēns. Jā. Un pirmdien mēs dodamies ceļā uz Angliju. Un attiecīgi 15. maijā ir pirmais koncerts, tur ir no 15. līdz 19. Veseli. Cik tu? 4? Jā, 4 gabali, jā? 5. Okay. Pats rāda 5, vai nevis saku 4? Malāts, jā. Ok, grupa Reliksija nekur tālu nav aizbraukusi, vēl joprojām tie pat Radio Valmiera akustiskajā ceturtdienā, un es ticu, ka, nespēju vien nocēsties, kad spēlēs nākamo dziesmu. Nākamais skandarbs ir no pirmā albuma nosaukumu PVN.
par Eliksīdu Radio Valmiera akustiskajā ceturtdienā. Tas pēdējais gājiens otrajam ģitāristam, tu tā nav bail to stīgu pārplēst? Nē, nav. Man tā liekas, ka to kaut kā teiktiski dara mazliet savādāk. Bet ok, tā ir tā ideja. Atvērtu stīgu bendot. Šitā ir baigi forši. Nē, es stīgas, kā ņemos baigi bieži stīgām, nav bailes aplēst vispār. Nu jā, tā diezgan draudīgi izskatījās. Jā. Nu, tie, kas varbūt neskatās video tieši šobrīd mājaslapā, nu tad tur jā, nu, tika atskaņotas stīgas, tātad nospriegotas vaļīgāk un stiprāk. Un, nu, man jau paliek bailēs, jau sāk skatīties, ka tik nenāk manā virzienā. Ka nedabūja, ne? Nu jā. Vai mēs varam mazliet arī parunāt par jūsu gaidāmo albumu? Varam, protams. Jūsu diskogrāfijā tas jau būs otrais, un cik tālu esam ar to? Esam finiša taisnē. Beidzot esam finiša taisnē, un ir jāpabeidz miksēšana, un ir jānomasterē, un tad beidzot būs gatavs. Viss studijas darbs lielais, nu, teiksim, no jūsu puses ir pabeigts, jā? Jā. Nu, tas jau bija pabeigts, pagājuši gadu. Bija kaut kādas sīkas nepilnības, kuras, protams, mēs tur pielabojām, bet nu, tas pats ieraksts process beidzās pagājušā gada jūnija sākumā, un, attiecīgi, nu, viss, kas ir bijis pēc tam, ir, nu, līdz šodienai. Nu jā, skaidrs, jā. Skaņu vīriem daudz darbā, cīm redzot. Albumu jūs rakstījāt štatos. Jā. Un tagad izstāsti, kā metāla mūzikas grupa no Latvijas var tikt studijā Amerikā? Iekāpiet lidmašīnā, aizlidojiet uz Ameriku. tā pavisam vienkārši. Nē, nu, uzrakstījām, atradām, Par ko tavs tētis strādā, klausies? Mans tēvs ir mūziķis. Tēvs ir mūziķis, klarnetists, jā. Mamma ir violniece. Un var aizsūtīt dēlu uz pārdītīm? Nē, sūtīju, pats aizbraucu. Aha. Jūs bija kaut kāda sponsora atbalstītāja. Kā tas notika? Kā jūs tikāt uz studiju štatos? Es arī gribu. Kā? Vajag gribēt. Vajag gribēt mazliet parēķināt, padomāt, paplānot, un nu, viss ir iespējams. Vienkārši, protams, nav. Jā, naudu vajag, laiku arī vajag. Aprēķinu vajag, bez tā nevar, bet nu, tas ir izdarāms. Tas ir izdarāms. Jā, nu, svarīgākais ir spēt pašiem nospēlēt to, jo nu, mēs diezgan kosmiskā ātrumā sarakstījām visu, un neskatoties uz to, es paspēju balsi nobļaut, un nu, bija daži eksces, protams, visam pa vidu. Paslimot jau vēl paspēju. Nu jā, tās tādas. Mēs arī nevis tikai diezgan ātri ierakstījām, bet arī diezgan ātri sarakstījām to albumu. Nu, jā, arī ātri sarakstījām, un tas bija, nu, tekstus es uzrakstīju studijā uz dīvāniņa, kas bija, nu, pašam pārsteigums, jo, labi, es saprotu latviski, bet, nu, angliski, nu, man tā kā likās angliski vieglāk uzrakstīt to tekstu. Nebūtu, nē. Galīgi ne. Tas, man personīgi droši vien tas ir atkarīgs no noskaņojuma vai, es nezinu, no kādiem blakus faktoriem, bet, ja iet, tad iet, nu, ja raksta, tad raksta. Jā, tieši tā, un maisam gals vaļā, aiziet, liekam tik vārdus papīrā. Jā. Un, nu jā, un tad nu, tā arī mēs nonācām. Mēs vienkārši rūpīgi izplānojām, kura būtu tā studija, kas būtu tas inženieris, ar kuru mēs gribētu pastrādāt. Un, nu, sēdāmies un braucām. Ļoti, ļoti labi. Kad tas nāks klajā? Aptuveni, es neprasu datumu tagad. Nē, aptuveni tas ir šī gada vēls rudens. Vēls rudens, un vēlā rudenī jūs droši vien arī dosieties atradīt albumu klausītājiem, jā? Jā. Kas ir plānots šogad rudenī? Droši vien, ka albuma prezentācijas koncerts pilnīgi noteikti. vai ir zināms, nu, apmēram ideju, uz kurien jūs brauksiet? Es domāju, Latvijā pilnīgi noteikti Rīgā. Tas ir viens, jā. Viena būs Rīga noteikti, gan Liepāja, vai ne tur tomēr? Jā, nu, redzēsim, kā rīt mēs Čilins skatīsies. Mēs starp citu brauksim arī uz Preļiem tādā izmēģinājuma. Nopietni. Un tad redzēsim, kā tur ies. Varbūt tur arī būs kāds koncerts vēl. Nu, tur gan nav būs vispār. Nu, ja Valmierā ir braukts cauri, vismaz kaut kā no citām grupām spēlēt, tad Preļos, nu, mēs vispār neesam bijis, jā, nenāja pa spēlēšanu. Normāli. Čaļi raujās spēlēt uz Krieviju, uz Veļikī Luki, nav savu dzimto zemi apskatījuši. Preļos uzspēlējuši. Absurds, vai ne? Nu, pilnībā. Garām jau mēs braucām, tā kā mēs no Sīkoliem braucām. Vismaz garām. Nu. Brauksiet arī tālāk kaut kur, nu, par Preļiem un Liepāju. Nu, brauksim tālāk, jā, bet tas vēl šobrīd ir procesā. Ir kaut kādi datumi, par kuriem mēs plānojam gada beigās, kas ir, nu, decembrī. Ir arī domas par nākamo gadu, pa janvāru, februāru, bet nu, par to vēl ne. Kas notiks tajā starp, nu, tagad tūri beigsies, jā? Kad bija, nu, tur māja beigas, brauks čaļi atpakaļ no Brītu salām, tad vēl rudenī lēž arā albumu, pa vidu ir vasara.
Pa vidu ir vasara, tur ir vēl pāris koncerti. Būs arī kāds Jā, 13. jūnijā, Melnajā piekdienā, mums ir tāds palielāks koncerts, kur mēs esam iecerējuši tādu sev nebijušu programmu. Jāteic arī kaut kādā mērā sev neraksturīgi, tāpēc, ka beidzot, tā sen lolotā, mana lielākoties droši vien kā ambīcija uzspēlēt kopā ar Stīgu ansambli, tad to mēs arī šoreiz darīsim. Rītīgi, tā kā Metallica, vai ne? Ne tikai, jā. labāk, protams, ka labāk. Kā ar vasaras festivāliem? Citādāk. Būs 2 festivāli. Kuri? Cita vide. Es dzirdēju, Cita vide, tas ir augustā, jā. Būs vēl tāds festivāls Klang. Wow! Noklaudzies nepajokam. Klanga, man tā liekas, tā skaņa atgāja mazliet kaut ko citu nekā mūzika. Man tā liekas, tas uzsvars uz to izklaides. Klanga, un tad ir gatavs teltē iekšā, jā. Vispasīgs izklaides festivāls. Izklausās tiešām ļoti daudzsološi, jā. Rekreatīvs. Tie būs, un tad augustā mums ir Lietuvā festivāls Galapagai. Okay. Tur mēs arī spēlēsim pirmo reizi. Un tad ir droši vien vēl viens koncerts padomā, bet to mēs īsti vēl nedrīkstam izpaust. Jebkurā gadījumā sakojam līdzi grupai mājaslapa relicsseed.com. Ļoti skaista mājaslapa, paldies, Jānis. Nesen tikai iznāca ārā tā pa īstam. Ļoti, bet tiešām cepar nos. Zini, kas mums vairāk patika? Tur apakšā tāds kompas ir. Tā kā tu kustini peli, viņš tā bultīgi vietās līdzi. Tas vislabāk. Relicsseed.com. Tur var droši iet un skatīties un visu uzzināt. Mums līdz raidījuma beigām ir 9 minūtes. Es domāju, jums ir 2 gabali vismaz vēl padomā. 2 ir, jā. Laižam pēc kārtas. Laižam pēc kārtas. Es vispār nepārtraukšu uz vienu spēlēt nākamo grupu Relicsseed. Nākamā dziesma nebūs mūsējā, būs cover dziesma. Tas ir veltījums mūsu, diemžēl, aizsaulē aizgājušam inženierim Brēnam Karstromam. Alice in Chains, Wood.
nākamais būs nedaudz iestrāgā tonī. Tieši tagad es noticēju, ka grupai Reliksīta visvairāk patīk spēlēt savās mājās, tāpat Latvijā, jo jūs redzētu, ar kādu entuziasmu viņi dziedāja šo dziesmu. Nu, tiešām izklausījās pēc tādas kārtīgas tautas dziesmas. Nu, jā. tā latviešu metāla dvēseli visvairāk bija tieši šajā dziesmā arī, jā. Un vēl iepriekš arī jūs spēlējāt Alice in Chains Wood, kad spēlējāt. Nu, ik viens, kuram mājās televizors, noteikti būs redzējis mūzikas kanālu VH1 reklāmu, kur neliels fragments. Jau 6. gadu vai? Es vienkārši nezinu. Jā. Citreiz negribās skatīties to kanālu, kāpēc tā reklāma tā skan pēc katras dziesmas. Bet, beidzot, pēc ļoti, arī tos pašus 6 gadus nebija dzirdējuši šo dziesmu pilnā garumā. Bet ļoti labi. Tātad šovakar akustiskajā ceturtdienā mums bija grupa Reliksīta. Paldies puišiem, ka koncertūras ietvaros atrada laiku, lai atnāk pie mums. Paldies, ka uziecinājāt. Paldies par iespēju. Ko lai saka, raksta, laidiet klajā otro albumu. Kā es saku, visām grupām obligāti pastā gaidu. Bet tā ir ripuli. Ne tikai e-pastā, jā, bet parastajā pastā arī. Jā, tur ar balodi. Vai viņš atnesīs? Ja tas smagais metāls tomēr, jā. Gaidījuši, lai mašīnā arī disku var ielikt iekšā un paklausīties. Mēs ar Albatrosu sūtīsim lielāks. Vienīgi, jā. Lai jums labs mājapceļš un lai labs garstāvoklis. Līdz rītam čilinā. Līdz rītam, jā. Nu jā, tas vēlamies pusē, jā. Tad mums grupā Reliksīta tagad ir jālaiž vaļā un Radio Valmiera atgriežas pie sava ierastā skanējuma. Lai labs noskaņojums pilnīgi visā Latvijā, kur vien skan Radio Valmiera. Čau! Dzīvā mūzika vienmēr būs īpaša. Radio Valmiera – akustiskā ceturtdiena. Dodam iespēju gan jauniem, gan jau pieredzējušiem mūziķiem uzstāties mūsu radio studijā raidījumā Akustiskā ceturtdiena.